Un vienkārši turpināju strādāt tajā darbā. Katru ceturtdienu cēlos 4 no rīta, skatījos to kursu, tāpēc, ka viņš bija laivā. Pa nedēļu darīju visas tās lietas, kas bija jādara. Tur mums bija roleplay jāspēlē ar citiem studentiem. Viss kaut kas par sevi, protams, pašizaugsme pašam, tur viss kaut kas par sevi jāmācās un tā tālāk. Tad pagāja kaut kādas 8 nedēļas. Tad, kad es tur biju iekšā tajā kursā, tad viņš vēl absolvoja vēl pa 2 štukām. Un tad tev bija tās 2 štukas, un tad tu gāji uz pilnu banku. Jā, tad es arī to, protams, pieteicos uz to. Tad bija iespēja vienkārši pievienojies tagad, tur 2000 pa papildus to saucamo Inner Circle, tad katru mēnesi tur vēl jāmaksā 200 eiro. Izklausās pēc kaut kādas ritīgās piramīdas, vai ne? Bet, kad tu esi tajā iekšā, tad tev liekas viss normāli. Jā, bet vienkārši bija tā, ka... tas solījums arī vēl bija tas, ka, ja es pievienojos un turpinu iet tālāk, tad pēc gada mēs varējām braukt uz Vancouveru uz pasākumu, kur būtu 4 dienu apmācības vēl papildus. Un tad dēļ tā, es tā kā, arī vēl pievienojos tam, tad katru mēnesi mācījos, turpināju to visu darīt. Es to kursu, man liekas, beigās kādas 5 vai 6 reizes izgāju, to, ko es pirmoreiz izgāju. Ar katru turu. Viņš arī bija tik vērtīgs un tik, es neteiksim unikāls, bet vērtīgs un tā, ka tu arī ieguvi pa tām 2 štukām un 2,5 un vispārējo. Jā, vienkārši viņš bija ritīgi vērtīgs. Es nezinu, vai tu zini, ir tāds YouTube kanāls, tāds Coffee Zilla, kurš taisa video par visiem šiem online guru un vispārējo. Un es redzēju, ka arī Latvijā Twitterī cilvēki ķengājās pa daudziem tiem online kursiem, pa visām tām lietām. Man, piemēram, tas kurs, es redzēju, ka pa to pašu kursu, kur es izgāju, es redzēju vienkārši neskaitāms video, kur cilvēks stāsta, kā viņi tika apčakarēti un tā tālāk. Es nevienā brīdī nejūtos, ka es esmu apčakarēts. Es vienkārši, es reāli visu, ko es varēju paņemt, man liekas, es paņēmu no tā kursa un vēl vairākas reizes. Un, tas droši vien vai tas tā iemesla dēļ, ka tu, pirmkārt tev bija kur pielietot. Jā. Jo viens ir, ka tu paņem arī kursu un, tev nav tas darbs, kur tu ej un pārdod. Vai arī tu viņu paņem ar tādu nodomu, ka tev būs kaut kāds produkts un tad tu, tad tu ies un pārdos. Tev jau bija tā kā, tu iemācies un, nākošajā dienā tev ir darbā pārdošana, tu vienkārši pielieto to lietu, vai ne? Jā, tas ritīgi palīdzēja. Un pie tev arī droši vien tā nauda bija pietiekami liels ieguldījums, lai nesēdētu tā rokas klēpī salicis un, tagad, whatever. Jā, tieši tā. Un, un īstenībā ļoti daudz arī palīdzēja tas, kad viņš bija tā kā laivā. Reāli tas, ka tagad, ja tu paņem nopērts kursu un ja tev neviens nesako līdzi, vai tu viņi skaties vai nē, mums visiem ir kurs, kur ir nopirkt, viņi stāv kaut kur kompī un viņi nekad netiek atvērti. Bet tā kā tas viss bija dzīvajā, mums bija arī tur jātaisa tie roleplay ar tiem visiem, tiem pārējiem studentiem, kas kopā bija, plus es darbā varēju to visu iet mēģināt, es darbā redzēju, ka tas strādā, visas tās lietas, tāpēc es tā ritīgi, ierakos iekšā tajā visā, jā. Jā, fantastiski, un Vancouver pienāca, aizbrauc? Jā, es tiku, tad, to kursu izejot, viņi arī deva iespēju strādāt tiem, kur bija labākie studenti, tajā kursā esot iekšā. Solījums bija tāds, ka tu 2 mēnešos varēsi atpilnīt to, ko tu esi ieguldījis. Man tā nesanāca. Es kaut kāds 6 mēnešus mocījos. Un tu to negāji YouTube video uztaisīt, ka tev nesanāca? Nē. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad man, es vienkārši zināju, kas man, tur visādi cilvēki sūdzējās, kuri es redzēju, ka viņi nemaz nemēģina tā izdarīt to, to, ko viņi no viņiem prasa. Un man vislielākais šķērslis, ja vislielākā grūtība bija tā, ka man bija jārunā angļu valodā. Un man likās tāpat kā visiem varbūt tās liekas, ka es te katru dienu patērēju tur anglisku saturu, es tik visu māku. Un tā, ka tev jāsāk ir vienkārši runāt, ka tev jāsāk ir izteikt savas domas un jārunā par tādām dziļām tēmām, tur, pa visādām lietām ar cilvēkiem, kas tev sēž pretī vai pa telefonu. Tur reāli nevar normāli parunāt, tu izklausies pēc kaut kāda, vienkārši izklausās pēc kaut kāda, es smējos tajā laikā pēc kaut kāda indiešu tur inženieru, kurš vispār normāli nevar 3 vārdus pateikt no sērijas. Un es tā jutos. Un tāpēc man nesanāca. Tāpēc es nevarēju tajā īsajā laikā dabūt neko tur atpakaļ. Bet pagāja laiks, es vienkārši turpināju to darīt. Es pat nezinu, kāpēc es nepadevos. Man vienkārši nebija laikam nekas cits, ko darīt. Man nebija nekādi citi varianti. Bet tas bija jūs aizbraucāt uz Vancouveru, jums bija apmācības, tad tu atbrauc atpakaļ. Tas jau bija, tā Vancouver bija jau gadu pēc tam, kad es tajā kursā biju bijis. Tas nozīmē to, ka es biju iedraudzējies ar veselu čupu cilvēkiem, ar kuriem mēs kopā mācījāmies. Tad viena sieviete no Singapūras man vienkārši... Mēs ar viņu bijām tajā accountability grupā, mēs ar tik daudz roleplayojām, spēlējām, viens otram palīdzējām. Viņa tika strādāt
uz London Real. Tāpēc, ka London Real bija tas broadcast yourself kurs, nu, tā kā pa podkastiem, un viņa to kursu bija izgājusi. Nu, tā Joanna. Un tad, kad tā kā viņa to kursu bija izgājusi, viņai jau bija kontakts ar Brianu, viņa tika tur strādāt, un tā kā es ar viņu biju vienkārši palīdzējis viņai ar pārdošanu iekš tā kursu, viņa man piedāvāja palīdzēt viņai kā asistentam. Un es vienkārši gāju, nevis closot, kā saucamais closers, bet pārdošanā... Pastāst, kas ir closers, tiem, kas klausās pirmoreiz šādu tipu podcastu. Nu, pieņemsim, tādu, zin kā, ja pārdod kaut kādas dārgākas lietas, vienalga, ko tu pārdod, jebkurās, vienmēr būs tā, ka cilvēkiem vajadzēs, lai kāds cilvēks tev pasaka normāli, izstāst par to produktu vai pakalpojumu, kur tu pērc. Vienalga, ko tu uzrakstīsi, jebkurā pārdošanas lapā, jebkurā prezentācijā, cilvēkam tāpatās iekšā ir kaut kādas lietas, ka viņam liekas, ka viņam tas nestrādās. Tikai tāpēc, ka viņam vajag 100% apliecinājumu, lai tu, man pasaki, ka šitais, ko tu pārdod, točna man derēs. Lai arī tur tas ir rakstīts, viņam vajag apliecinājumu vienkārši no otra cilvēka. Tā kā skaļu no otra cilvēka. Jā, un ne tāpēc, ka tu pateiksi tiem pašiem vārdiem, bet tu vienkārši, viņš tev izstāstīs, vienmēr mums visiem liekas, ka mēs esam kaut kādā veidā īpaši un ka man tādas problēmas, kā man ir, nav nevienam citam. Un tāpēc viņiem liekas, ka tas viņiem nestrādā un viņiem vajag kaut kā parunāt ar kādu. Nu, tā kā. Un tie, ar kuriem viņi parunā, ir tie saucamie closeri, jebkurš pārdošanā, kas ir pārdevēji. Tas ir vienkārši pārdevējs, bet viņi angliski sauc par closeri. Noslēdz darījumu. Vienkārši noslēdz darījumu, jā. Pa lielam cilvēks, kurš reāli paņem naudu no klienta. Kurš, tajā brīdī, kad tiek paņemt naudu, tad ir noslēgts darījums. Tā kā, zin kā, daudz runā, kad tur stāst, tu tur pārdod to un šito, bet cik daudz tu esi reāli pārdevis? Tā kā, cik daudz ir noslēgtie darījumi un saņem tā naudu? Naudas izteiksmē vienkārši, cik daudz, tas, ka tu pārdod, tas, ka tu runā, nenozīmē, ka tu pārdod. Tad, kad tu paņem naudu, tad tu esi pārdevis. Tā kā. Un tad sanāk, pie kā es paliku. Jā, pie tā, kad viņi to paņem par asistentu. Un tad, zin kā, varbūt, gan jau arī tie, kas varbūt tās ir coaching biznesā vai citos tādos biznesos, kur ir tā interakcija ar cilvēkiem un kur jārunā, pieņemsim, ir tie saucami arī appointment setteri, kas vienkārši sarunā ar klientu tikšanos. Un tie, kas tie appointment setteri sarunā tikšanos ar closeriem. Un Joanna man teica, nāc māri, palīdz man, tu varēsi runāt man tikšanās. Es teicu, nekādas problēmas, davai, es iešu vienkārši. Un es atceros, es pirmo reizi, man jārunā angliski ir. Tajā laikā jau es biju Kanādā. Mēs pārvācāmies uz Kanādu. Man nebija darbs. Man nebija vispār nekas cits, ko darīt. Man bija iekrāta nauda no tiem visiem iepriekšējiem darbiem, kur es biju strādājis. Un man bija maksimāli ātri kaut kas jānopelna. Un tad, esot tur, es sāku palīdzēt Joannai ar to asistēšanu, pārdošanu. Es vienkārši zvanīju un mācījos runāt. Es atceros pirmo reizi, kad man pīksēja tas telefons, es vienkārši uzspiežu tajā CRM-ā. Man pīks, es es vienkārši jūtu, ka man tas sirds pēc mazliet pamūtu plecā ārā. Ka tajā galā tūlītās pacels reālais cilvēks. Bet iedomājies, es jau biju nostrādājis jau kāds 4-5 gadus pārdošanā. Un man tā badās vienkārši bija sajūta, ka es pirmo dienu sāku tikai tāpēc, ka man bija angliski jārunā. Ko tu teici tajā, kas bija tā pirmā saruna? Vienkārši pārāk ātri runāju, pārāk daudz visu mēģināju izstāstīt. Droši vien es mākās pat pirmo nesarunāju, jā. Bet es sapratu, ka... Hello, this is me, will you buy? Jā, no sērijas, bet man bija jārunā tās tikšanās, un tad, kad es aizvien vairāk un vairāk sāku zvanīt, es jau sāku sarunāt kaut kādas tikšanās, Joanna vienkārši man vienā reizē vai vienā brīdī paprasīja, vai es pats negribu iet vienkārši pamēģināt, un tad viņam palaidu uz tām ķipa uz to closer. Ja tev patīk šis video, es tev uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu. Mani sauc Monta Viljamsona, un jau 3. gadu es šos izaicinājumus vadu 21 dienu garumā no 1. janvāra. Mēs satiekamies, veicam ikdienas uzdevumu, kas tevi ved pie tava sapņu. Tavs sapnis, varbūt tu to vēl nezini, bet pavisam drīz jau uzzinās, jo es tev iedošu uzdevumus, kas aizdīs tevi pareizajā virzienā, dos soļus, un 21 dienas laikā iespējams arī tu sasniegsi to, ko sen bija atlikusi.